Pēdējā lieta, par ko gribu runāt, ir reliģija. Atcerieties, noturības ideja ir tāda, ka tev vajag, lai cilvēki fokusētos vairāk uz garīgumu un mazāk uz materiālismu. Jo, ja viņi fokusējas uz materiālismu, viņu dzīves kļūst ar vien sliktākas. Tāpēc tev vajag izraisīt nacionālu, garīgo atzimšanu savā valstī. Jo, ja esi pelēkajā zonā, tev var būt problēmas. Kāpēc? Jo tavi cilvēki nav reliģiski un ir pārāk materiālistiski. Diemžēl Austrumāzija, Japāna, Ķīna, Koreja, Vietnama ir īpaši nereliģiska. Tā būs problēma viņiem nākotnē. Labi, apkoposim, ko esam uzzinājuši. Kādas galvenās tendences gaidīt nākamajos 10 līdz 20 gados? Es tikai saku, ja tu tiešām tici, ka nākamnedēļ Donalds Trumps un Irāna noslēgs miera līgumu, vai ja tici, ka pēc 5 līdz 6 mēnešiem gan Irāna, gan ASV būs izsmēlušās, ka globālā ekonomika atgriezīsies atpakaļ un karš beigsies, viss atgriezīsies normālā, es nezinu, ko tev teikt. Tu dzīvo fantāziju pasaulē. Jāpamostas un jāatzīst, ka tās ir unipolārā momenta beigas. Mēs dodamies uz jaunu pasauli, un tev jāizvēlas pielāgoties šai jaunai pasaulē, vai tu mirsi. Tas ir tik vienkārši. Liela tendence ir deindustrializācija un deurbanizācija, kur pilsētu cilvēkiem jāpārvācas uz laukiem, īpaši jauniešiem. Viņiem jāiemācās īstas prasmes, vairs nekāda kriptovalūtu tirgošana, ok? Iemācieties slaukt govis vai nokaut vistas, vai kaut ko noderīgu savai dzīvei. Nacionālisms un militārās gatavības atjaunošana ir ļoti svarīga. Jāiegūst jaunieši, kas gatavi cīnīties un aizstāvēt savu zemi. Tas nozīmē likt viņiem noticēt, ka tava nācija pelnījusi būt spēcīga. Tāpēc valstis, kas vislabāk spēs iedvesmot savus jauniešus karot, būs visnoturīgākās. Neatkarīgas tirdzniecības bloki. Resursu kari ir liela lieta. Badi, genocīdi, verdzība. Atcerieties, lielāko vēstures daļu cilvēki bija lēta enerģija. Ja nav lētas naftas, tu paverdzini cilvēkus. Šī nav skaista nākotne, bet tā var notikt, un tev jāgatavojas garīgi. Milzīga migrācija. Dienvidu cilvēki resursu karu dēļ par ūdeni un ēdienu bēgs uz Eiropu un Ziemeļameriku. Revolūcijas, pilsoņu kari, politiskā nestabilitāte ASV un Eiropā. Jo boomeri atsakās aiziet pensijā. Veco populācijas, milzīga nevienlīdzība, korupcija, ļengums. Tas radīs haosu ielās. Reliģija ir liela lieta. Ja neesi reliģisks, iesaku apsvērt reliģijas pieņemšanu. Tas būs ļoti noderīgi tam, kas gaidāms. Par to runāšu vairāk nākotnē, bet tagad par to, kā es redzu pasauli pēc 10, 20 gadiem. Es domāju, galu galā būs alianse starp Krieviju un Vāciju Eiropā. Varbūt nākamos 5 līdz 10 gadus Vācija un Krievija karos viena pret otru. Bet galu galā abi sapratīs, ka strādāt kopā ir daudz labāk. Judeika. Atcerieties, šī kara ar Irānu mērķis no Izraēlas puses ir izsist Ameriku no tuvajiem austrumiem un kļūt par lokālo hegemonu, Pax Judeika. Es domāju, Izraēla dominēs tuvajos austrumos. Bet kas ar Irānu? To ir grūti saprast. Bet, ja ASV aizies un Izraēla ar Irānu karos, viņi teiktu, kāpēc?
Izraēla negrib Persiju, Irāna negrib Izraēlu. Izraēlai ir kodolieroči. Viņi sadalīja tos austrumus. Irāna kontrolē Harmuzu, Izraēla Levantīnu. Vēsturiski ebreji ienīda grieķus, romiešus, bet mīlēja persiešus. Ārpus Izraēlas lielākā daļa ebreju populācija tuvajos austrumos ir Irānā, un pret viņiem tur labi izturas. Manuprāt, milzīga problēma, kas skars visas rietumu valstis, ir novecojošo cilvēku krīze. Ko darīt ar 90-gadīgajiem, kuri nevar izkustēties, kuriem smadzenes nedarbojās, bet viņi kontrolē naudu un varu? Lielākajā daļā valstu neko nevar izdarīt, bet Japāna ir īpaša. Vecie jūt pienākumu pret nāciju. Japānai var būt situācija, kur vecie brīvprātīgi dos varu jauniešiem, bet Japāna būs vienīgā, kas to darīs brīvprātīgi. Citiem būs jākaro, lai jaunieši nāktu pie varas. Amerikāņu svētā impērija. Valsts, kas vislabāk izdzīvos nākamos gadu desmitus krīzes, ir Amerika. Kāpēc? Amerika ir neticami bagāta. To aizsargā 2 okeāni. Tā kontrolē Kanādu un Meksiku. Domājiet par Ameriku kā visu Ziemeļameriku un Latīņameriku. Bezgalīgi resursi, populācija. Amerikāņi ir visradošākie, uzņēmīgākie, enerģiskākie cilvēki pasaulē. Es deru uz Ameriku. Bet Amerikai vajadzēs jaunu identitāti, lai izdzīvotu. No Pax Americana, sekulāras globālās idejas, uz nacionālistisku kopienu fokusu – kristietību. Kristietība atjaunos Ameriku pēc krīzēm. Tehnomarksisms. Valstis ar resursiem ieviesīs AI uzraudzības valsti, lai labāk pārvaldītu ierobežotos resursus un kontrolētu iedzīvotājus. Būs ass dalījums klasēs. Augšgalā brīvība, apakšā vergi un serfi. Tas ir par tendencēm nākotnē. Es ienīstu to teikt, bet tev jāuztur ilūzija, ka karš beigsies ātri un viss atgriezīsies kā agrāk. Nē. Pasaule ir pilnībā mainījusies. Mēs dodamies uz jaunu pasauli, ko mēs paši varam veidot.